Peugeot 508 ir izstrādāts tā, ka tajā ir pietiekami ērti gan priekšā, gan aizmugurē. Nu, varbūt ne basketbolistam, bet man šeit vietas ir liku likām un, protams, arī tur. Tātad ar bezceļiem pat pilsētās tas tiks galā. Jaunās paudzes Dacia Duster. Primāri šis te ir darba automobīls, ar ko var paveikt ļoti daudz. Mazliet par to, ko tad spēj jaunais Volkswagen Amarok. Renault Space ir un paliek lielākais šīs te markas pasažieru vieglais automobīlis. Tā garums ir 4,72 centimetri. Jaunais Nissan Juke ir pieejams ar 2 dažādām spēka iekārtām un 4 aprīkojuma līmeņiem. Lieki piebilst, ka testa automobīls ir viens no augstākajiem. Nav jāpabeidz lielas dizaina skolas, lai saprastu, ka šis automobīlis perfekti saskan ar Porsche dizaina šā brīža aktuālo valodu. Nu, nevienam neradīsies aizdomas, ka tas varbūt ir kaut kas cits. Kā jaunākās, jau 4. paudzes Renault Master, kurš ir pieejams daudz un dažādos izpildījumos, gan kā kravinieks ar dubultu kabīni, gan ar parasto kabīni, gan kā busiņš, gan vārdu sakot, te ir viss. Šoreiz neceļos mēs esam iebraukuši ar jaunās paudzes Hyundai Santa Fe. Ja atceraties, kāds izskatījās iepriekšējās paudzes šis pats modelis, tad droši vien kā uz ielas neviens pat neiedomātos, ka tas ir likumsakarīgs turpinājums. Pirmo reizi ar šo auto es netik sen iepazinos kaut kur netālu no Madrides, braukājot starp rīsa laukiem. Tagad tas ir arī pie mums Latvijā un nu jau varam to izmēģināt mūsu ceļos. Renault Captur, paliksim pie šī nosaukuma, ir piedzīvojis diezgan pamatīgus atjauninājumus. Audi Q8 cena sākās no 82 plus mīnus tūkstošiem. Šīs konkrēti jau ir sakrājis ap sevi vēl papildus opcijās pietiekoši smuki, tā lai tas jau maksātu mazliet virs 115 000. Ja atjauninātā Škoda Octavia nav tikus pie revolucionārām izmaiņām vizuāli, tad patiesībā tas, kas mūsdienu automobīlim ir viens no svarīgākajiem aspektiem, ir krietni vien cēlies. Nu, lūk, kaut vai elementāras lietas. Un šoreiz mēs patiešām varam runāt par jauno Volkswagen Tiguan, jo tā nav ne facelift versija, ne atjauninātā versija. Tā ir Volkswagen Tiguan modeļa jaunākā paudze. Q8, tas nozīmē, ka tas ir vislielākais SUV klases automobīlis Audi klāstā, un visbeidzot e-tron nozīmē to, ka tas ir pilnībā elektrisks. Nu jā, interesants jaunums ir tas, ka beidzot T-Cross ir ticis pie pilnvērtīgas Airline modifikācijas un nav vairs tādu trīsstūrīšu sāniem, kā tas bija agrāk Airline gadījumā, bet skaists burtiņš. Lai pastiprinātu savu piederību biznesa aprindām, iespējams ir vērts izvēlēties sedanu, taču es priekšroku noteikti dodu universālim, tas izskatās pietiekami respektabli, tajā pat laikā tur ir arī daudz vietas, jo galu galā kas ir teicis, ka biznesa automobīlī nevar aizvest bērnus. Pilnvērtīgs crossovers, kur ērti ir gan priekšā sēdošiem, gan aizmugurē, kur ir ļoti patīkami apdares materiāli pat bāzes versijā, kurā ir viss nepieciešamais, lai tu varētu doties tālos izbraucienos. Renault Scenic, kuru visbiežāk mēs pazinām vai no ar 1,5 litru dīzeļdzinēju, vai šādiem tādiem benzīnu motoriem, tagad reko skaidri un gaiši rakstīts Scenic E-Tech Electric. Konkrēti šī Nissan arī galvenais īpašais noslēpums slēpjas šajā uzrakstā E-Force. Nu, ko tas nozīmē, variet minēt 3 reizes, 4. es jums pateikšu priekšā. Tātad runa mums šajā gadījumā ir par elektrisku pilnpiedziņas crossoveru. Audi Q7 ir īpaši ar saviem prāvajiem izmēriem. Tas ir priekšpēdējais SUV modeļu gammā, jo aiz tā seko vēl tikai Audi Q8, par kuru mēs jau esam stāstījuši. Dāmas un kungi, jaunais Renault modelis ar nosaukumu Symbioz.
jau jauns modelis, tad par dizainu te varētu stāstīt ilgi un dikti, taču mēs to nedarīsim, jo tas tāpat ir labi redzams.